Zviedrijas mežos pietrūkst resnie koki, un līdz ar to kukaiņiem pietrūkst dzīvotnes, un, lai to jautājumu risinātu, tiek dabūt resni koki, un ar dažādām metodēm izveidots jauns kukaiņu mājas. Par to tālāk video. Mežos, kur pietrūkst resno koku, lai dažādiem insektiem un sikspārņiem būtu kur dzīvot, kas tradicionāli dzīvo kaut kādos caurumu kokos, dobumu kokos, tad tā ir šitās liels kastes, tās kastes augstums kaut kāda apmēram 2,5 metri, un iekšā tur ir iepildīts ozola lapas, skaidrs un kaut kāda trūdzeme. Tas viss ir vienkārši piestiprināts pie kāda ozola, un lejā tas ir aiztaisīts viss ciet. Redzēt, ir apakšā grīda uzlikts uz betona plāksnītēm, lai tas nepūkst, un vienkārši koku kasti. Tāds wood mold boxes saucās angliski. Pat pielikuši aprakstu ar visu ar sikspārņiem un dažādām obolēm, kas tur varētu dzīvot. Un tāda vienkārši lieta bioloģiskās daudzveidības veicināšanā mežā, kur pietrūkst vecie koki. Tā kasta izskatās vispār sastīst no kaut kāda parasta skujkoku, kaut kādiem skujkoku dēļiem. Un no iekšpuses kasta izskatās šādi. Tur ir kaut kādas ozola lapas, kaut kādas skaidrs un kaut kas zems. Un kaut kas trūc visreālāk, kas ir sabērts tur iekšā, droši vien tepat, kas ir bijis apkārt. Tas tāds vienkārši kukaiņu mājas risinājums mežā, ko droši vien, kad ielikt patiesībā jebkur. Tur ir vienkārši pie koka piestutēts tāds 3-metrīgs koku bluķis, tādām stīpām pielikts pie koka, lai riktīgi negraužās iekšā. Un tanī bluķī ir saurpti caurumi, dažādi diametri, kaut kur starp kaut kādiem 2 un 5-6 milimetriem. Un tad tuvāk ieskatās, tur redzēt, ka daļa jau no viņiem ir kaut kas aizņemti, kaut kas jau tur dzīvo iekšā, un redzēt, kad izteikti ir tie tādi dzelteni caurumiņi, kur noteikti kāds kukainis ir to aiztaisījis ciet. Un viņi ir vērsti vairāk tādi pēc kaut kādu dienvidu austrumu pusi. Un tas pats bluķis atrodās tam kokam, kas ir izskatās pēc ozola pie dienvidu puses, līdz ar to viņš ir pēc atvērta ainā, un viņš ir visu dienu apspīdēts ar sauli. Samērā vienkārši kukaiņu māja, sastutēta no vertikāliem apaļkoku bluķīšiem. Pa vidu ir sabērts viņiem lejā smiltis, lai kukaiņi, kas dzīvo smilšu aliņās, viņiem būtu kur palikt. Bluķīši kopā ir savilkta drāti, lai turās kopā. Un pret dienvidu pusi ir savu dažādi izmēri caurumi, lai būtu tiem, kas dzīvo caurumos kokā, var redzēt, kāds ir arī aizņemts, būtu kur dzīvot. Tāds vienkārši kukaiņu mājas risinājums Zviedrijas ekoparkā.